Sveiki visiem! Mēs esam podkāsts Stonis. Es esmu Roberts. Es esmu Madara. Un šodien viesos mums ir Rihards. Rihards, lūdzu, pastāsti kaut ko par sevi. Es arī mācos Tāls valsts gimnāzijā, 10. A klasē. Brīvā laikā es nodarbojos ar sportu, es spēlēju basketbolu. Man patīk arī spēlēt datorspēles. Es arī labi gleznoju un nodarbojos ar mākslu. Ļoti interesanti. Jā, Vispusīgs arī. Tas arī visur gājis. Jā. Tā vispār, es nezinu, daudz nav čaļi, kas tā kā kaut ko ir, kaut ko ar mākslu. Tāpēc es, man liekas, tā ļoti forši. Jā, man kā vispusīgs. Vispusīgs. Man no bērnības jau, es teiktu, talants. Man jau radi un ģimene sen ir iedrošinājuši un teikuši, ka man tas padodas un vajadzētu to attīstīt. Tāpēc es arī ilgu laiku gāju mākslas skolā. Un tu pabeidzi arī tā kā? Jā, es pirms 2 gadiem pabeidzu. Ļoti forši. Tas tā kā tev iedod tādu tā kā ko diplomu, tā kā sporta skolā? Vai jā, ko? Jā, ja es gribētu, es varētu iet uz mākslas akadēmiju, bet man šķiet, ka es to nedarīšu. Nē, vairāk uz basketbolu, ne? Tad laiks rādīs, kā sanāks. Par Labi. to mākslu. Tev bija kaut kāda izstāde, kaut kāda, ne? Jā, man bija pagājuši gadu. Es dzīvoju Ģibuļos, tas ir netālu no Pastens. Un man Pastens bibliotēkā bija izstāde, jo tad es vēl mācījos Pastendē. Bibliotekārs bija tā kā priecīgs, ka Ģibuļos ir kādam tāds talants un gribēja to parādīt citiem. Jā, popularizēt tā vairāk. Un man tur bija kādi 13 darbiņi, vairāk gleznas. Bija arī no māla daži darbiņi. Un kādu labu laiku, man šķiet, visu pavasaru bija izstāde. Wow. Cik ilgi tev aizņēma tās 13 darbi? Daži bija jau no mākslas skolas gadiem, bet tajā laikā es biju pabeidzis un mākslas skolu un mājās brīvajā laikā kaut ko uzgleznoju. Un tad bija tāds sajaukums gan no mākslas skolas, gan no tiem, ko es esmu pats gleznojis. Interesanti. Un kas tev tā kā, ja tu atceries, vai kaut kā varētu pastāstīt, kas tur tā kā bija? Tu tā kā visu kaut ko zīmēji, ja bija kaut kāda noteikta tēma viena? Mājās es pats, ko vēlos, man vairāk patīk dabu zīmēt vai konkrētāk kāds dzīvnieks. Mākslas skolā biežāk bija tā kā klusā daba, ka ir uzlikts uzstādījums un man vajag, var teikt, nokopēt to, ko es redzu. Un tad varēja gan arī saprast, kur darbiņi ir no mākslas skolas un kuri ir paštaisīti. Bet tu esi ar to mākslu tā kā eksperimentēs, ka tu zīmēs kaut kāds, nezinu, varbūt ļoti košs, kaut kāds abstrakts darbs vai kaut ko tādu, vai tikai paliec pie tās dabas pārsvarā? Man nepatīk tas viss abstraktais un mūsdienās tas modernizētais mākslas stils. Tas tāds paviršs un tas neparāda, ka tev ir baigais talants mākslā, jo jebkurš tā var uztaisīt kaut ko. Man vairāk patīk reāli kaut ko kā dabā redzams uzgleznot. Jā, tas ir talanti. Ļoti forši. Jā. Un tad es saprotu, ka tu vienkārši sāki izdomāji iet uz mākslas skolā, jo tev tā kā ģimene pamudināja. Jā. Vienpus ģimene man teica, lai es eju basketbolā, jo man tētis un citi radi arī spēlē basketbolu. Un es tā kā arī ātri augu bērnībā, un es biju gar augumu visu laiku, tāpēc tas bija tā kā pluss spēlēt basketbolu. Un mākslu gribēja vairāk man mamma un tante, jo sievietēm vairāk patīk māksla nekā vīriešiem. Tā kā bija no abām pusēm tā motivācija iet un darīt. Tas jau tā ļoti forši. Kā tu varēji apvienot abas divas kopā? Jo man liekas, tas baigs sarežģīt. Tā ap divu reizē tā kā notiek.
bija diezgan sarežģīti, jo tos pirmos gadus varēja vēl apvienot, jo mākslas skola notika 1, 2, 3 reizes nedēļā, bet tā kā bija jau kādas 4 dienas nedēļā jāiet uz mākslas skolu, tā man bija jāplāno, kurās dienās es gribu iet uz abiem, ja tie laiki sakrīt, vai arī kādu dienu man vajag izlaist treniņu, lai tiktu uz mākslas skolu. Bet parasti bija tā, ka vajadzēja izlaist treniņus, jo mākslas skolu iekavēt īsti nedrīkst, jo tad, tā kā skolās mācības, tad ir jauns tēmas, jauni darbiņi jātaisa. Tāpēc es kavēju treniņus, lai varētu tikt uz mākslas skolu. Bet tur jau nav tik nopietni, ka vajag obligāti iet uz tiem treniņiem. Un es spēju to apvienot. Bet pēdējos 2 gadus man ir tāds miers un tikai trenējos. Tad jau es domāju, ka tur sporta skolā var aiziet vai var neiet vairāk. Es nezināju, ka tur ir tā kā skolā, ka baigi kavēt nedrīkst. Un kaut ko tādu. Jā, tur diezgan līdzīgi. Un tur tā kā kontrola darba, tā kā mājturībā jātaisa ir. Un tā līdzīgi arī mākslas skolā, ka visiem viena tā ideja, bet katrs jau savējo bišķiņu taisa. Tā kopējā ideja ir vienāda, bet katram jau tas savs radošais ir. Tur lika atzīmes? Jā, ir lika atzīmes. Kāda tev bija vidēja atzīme? Ja tu atceries? Es nezinu vidējo, bet es atceros, ka katru gadu Ziemassvētku, tā kā pirms brīvlaika, vajadzēja iet, izliet šās liecības izdeva. Un tad bija tā, ka katru gadu labākais no klases iededzina eglītē svecīt, un tad dabū kaut kādu tādu maziņu dāvanu, piemēram, kāds krītiņš vai papīra albumu pa labām atzīmēm. Un es atceros, ka katru gadu es gāju dedzināt to svecīti, jo katru gadu es biju labākais klasē. Kāds brīnums. Tas nav pārsteidzoši, bet labi. Jā, es jau godīgi nebrīnos, bet tas labi, tev vienkārši talants naturāli iedzimts. Es domāju, mēs varētu kaut ko par basketbolu. Varbūt varētu pastāstīt, kā tev varbūt kaut ko tu atceries no kādiem turnīriem, spēlēm, varbūt kaut ko tādu pastāstīt. Basketbolā es eju jau 8 gadus, kopš 2. klases. Sākumā pirmie gadi gāja grūti. Es nebiju pārāk labs tajā basketbolā. It īpaši arī, ka bija tā mākslas skola, man nebija tik daudz treniņi. Es tik ātri neprogresēju varbūt. Bet es teiktu, pēdējo 4 gadu laikā, 5 gadu laikā man ir bijis tāds strauji progress basketbolā, jo ir arī vairāk tie treniņi, ir bijuši vairāk turnīri, vairāk spēles. Tas jau viss asāja pieredzi un uzlabo. Pēdējā laikā nav bijuši veiksmīgi turnīri, bet 23. gada vasarā turnīrā Somijā dabūjām 1. vietu savā vecumā. Pagājušajā gadu vasarā nebija tik veiksmīgi. Mēs palikām 4. Bet tas nekas. Šogad laikam arī brauksim spēlēt. Mēģināsim labāk nekā pagājušajā gadā. Un tad, kā jau saka, no kļūdām jāmācās. Šogad būs 1. vieta, es domāju. Man ir pārliecība. Jo es tā skatījos, tur Tāls ir 1. vietā rietumu grupā. Jā. Un es neesmu pārliecināts, man liekas, tu esi komandā līderis pēc punktiem. Un kā es apstājos pirms epizodes, šogad tev visu laiku labākā sezona. Un sezona, es nezinu, ir pusē? Sezona ir jau iet uz beigām, ir vēl 2 spēles palikušas. Un es tomēr neesmu visrezultatīvākais. Man brālis Edvards ir pa 4 punktiem labāks. Viss tev ir 2 spēles sev pierādīt. Man ir 2 spēles. Tev tikai jāpārspēj pa 4 punktiem, tas nekas daudz nav. Tas jau vidējais ir. Jā. Kopējos punktās es bišķiņu atpalieku. Bet šķiet, būs jau labi. Mēs arī paliksim tiem pirmie. Un tad nāks pārspēles, lai tiktu
tā kā augstākā līgā, superfinālos. Un tur vajadzēs vinnēt, jo nākamgad, šogad ir U17, nākamgad U19, U18 tiek izlaists. Un tā kā mēs pat taisnām kopā ar 7 gadiem. Es pats esmu 8. gads un nebūšu vairs vecākais komandā nākamgad. Tas būs grūtāk uzreiz. Nu jā, es tagad jau piespēlēju pie tiem U19, 6. gadu tagad, jo tās arī nav tik daudz tie spēlētāji. Un drīkst jaunāk spēlēt klāt, nedrīkst vecāk, tā kā iet uz jaunāku grupu, bet jaunāk var iet uz vecāku grupu spēlēt. Ai jums nav tā, ka, piemēram, mums futbolā ir tā, ka no šī gada mēs varam paņemt kādus 5 gadu vecākus pieteikumā, bet uz spēli mēs varam 3 ņemt. Tā kā jums nav tā, ka pie kādiem U18 sākot vai U19 var ņemt vecākus pa 1 gadu dažus. Nē, tur tieši ir tas nolikums, ka nevar ņemt vecāks. Var ņemt, cik tu vēlēsi jaunāks, kaut vai 3 gadus jaunāks, bet vecāks galīgi nevar ņemt. Tas ir pret noteikumiem negodīgi. Tas tā interesanti. Es atceros no savas pieredzes, mums arī bija spēles, un mums spēlē. Tad vēl nevarēja gadu vecāk būt, un mums bija tā, ka bija pretī gadu vecāks 1 vai 2, un viņš kā reiz vēl tieši iesita golu. Un tad mēs sapratām, ka viņš ir gadu vecāks kādā spēles jau sākumā. Jā, tas jau tā negodīgi. Jā, pēc tam, kad mēs iesitām, kāds no mūsējiem pateica mūsu trenerim, un man šķiet, ka bija tā, ka tas pretinieku treneris, viņš bija dzirdējis to, ka mēs kaut ko sakam, ka viņi ir gadu vecāki, un viņi uzreiz noņēma no laukuma. Un es nezinu, manuprāt, varēja jau iet uz Futbola federāciju, sūdzību rakstīt, bet tajā pašā brīdī es domāju, ka tas spēj neko nemainīt. Tā kā tas spēj, tā. Nē, tas jau nav tik nozīmīgi. Labi, ja tur būtu tuvu spēle, tad jā, bet jā, vai arī kaut kādu playoff jūs spēlēt. Jā, tad noteikti vēl vajadzētu tā ievērot, bet nekas tāds. Bet es atceros, tas bija tā, nebija tā baigi forši. Un tad, kā tev sanāk tā brīvais laiks kaut ko, ja viss tā kā skola un treniņš? Darbdienās tas brīvais laiks tā īsti nav. Es aizēju uz treniņiem pēc skolas, tad es varbūt izmācos un tad jau gandrīz iet gulēt. Bet brīvdienās tagad arī, kad viena basketbola līga beidzās, ir palikusi tikai jaunatnes līga, tad ir vairāk tās brīvdienas, jo parasti sestdienas un svētdienas bija aizņemtas spēlēm, bet tagad jau biežāk ir brīvs. Tā kā jāizdomā, ko darīt, jo man vairāk patīk, ka man ir aizņemts, ka es kaut ko daru, nevis, ka es sēžu mājās, jo tā man ir grūti varbūt izdomāt, ko darīt, vai es jūtos, ka es varbūt neproduktīvi pavadu laiku, ka nav īsti jēga sēdēt, gulēt, skatīt telefonu. Jā, man arī dažreiz tā kā gribas atpūsties, bet tajā pašā brīdī tā neproduktīvi nosēdēt telefonā, nogulēt gultā. Tā arī nav dienas beigās tāda forša sajūta, liekas tāda vienkārši zaudēt dienu. Jā, zaudēt dienu. Jā, tieši tā. Un arī tu ej uz skolu un tu ej uz basketbolu, bet tu ej vēl kaut kur papildus, vēl kaut kur kādos, kas varbūt nav tikai tāds ļoti liels tāds, bet kaut kāds. Es zinu, ka tu piedalies daudz olimpiādēs. Tas man šķiet pie tās skolas piederās, bet ārpus stundām es ceturtdienās eju ķīmiju pamācos, otrdienās no rīta matemātika, un tā par retam, kad ir kad brauc profesori no fizikas skola? Jā, fizikas skola un ķīmijas skola arī, kad no universitātēm brauc profesori uz ģimnāziju mācīt skolēns. Bet tā es neko citu ārpus skolu nenodarbojos. Es kādreiz līdz 7. klases gāju dejošanā, bet tas bija vairāk tāds piespiests, es to neizbaudīju. Saprotu. Bet mammai patika un tā jau varēja. Kādā dejošanā tu gāji? Tautsdejās? Tautsdejās es gāju. Galvenais, lai mammai prieks, lai viņa priecājās. Tagad tur uzdancot vismaz.
Jā, uzdancot. Varbūt. Tu jau nezini, ka tev tas būs noderīgi dzīvē. Varēs bērniem mācīt. Jā, nē, nu varbūt es pats sagribēšu uz Ziemassvētku sākiem aiziešu uz kādu Koncertu uzdījos. uz deju šito kolektīvu. Tikšu vēl uz Ziemassvētkiem varbūt. Jā, Varbūt. kāpēc ne? Tur jau daudz cilvēku. Ne, bet man liekas, dziesmas vajag tādu foršu pasākumu, Nē, kaut kas, tradīciju ko- Latvijā. Pieredzēt, Nu jā, piedzīvot. tieši tā. Kaut kas jauns, nav tas pats, Jā. ir savādāk un būt tur iekšā. Es pats neaizbraucu uz dziesmu svētkiem, jo es tieši aizgāju prom no dejošanas. Bet man liekas, cik es esmu dzirdējis, paši tie dziesmu svētki no tās iekšienes ir daudz, daudz savādāk. Un es nemāku pateikt, daudz apbrīnojamāk nekā no āras. Jā. Visiem patīk tur dzīvot un viss taisīšanās priekš šiem Ziemassvētkiem. Es arī būtu braucis, bet tad tieši Covid uznāca un tad izkrita. Un pēc tam es vairs negaidījos, jo tā jau bija apriebies. Tas jau saprotam, jā. Nu, kā tev ar olimpiādēm? Tu, man liekas, uz kādu valsts olimpiādu arī esi uzaicināts, vai tā ne? Es esmu. Man īstenībā baigi labi iet olimpiādēs. Es esmu 4 piedalījies. Es 3 dabūju pirmā vieta. Matemātikā uz valsts pat tika uzaicināts. Un vienā es paliku 3. Tā kā diezgan produktīvi, ka visās olimpiādēs uz piedestāla. Jā, nav tāda dīkstāva. Ir tā kā papildus kaut kas. Jā. Nav tā, ka visu laiku pirmā vieta tiek uz to valsts olimpiādu uzaicināts. Ja tas ir tikai dažos Tas priekšmetos. ir, man šķiet, tajos matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, man šķiet, tas ir. Fizikā nē. Fizikā, ķīmijā un visos pārējos tur skatās pēc kopējo punktu skaitu valstī, ka tie, kas dabū vairāk punktus, tie arī tiek uz to valsts olimpiādu. Skaidrs. Es tā vienkārši par to iedomājos. Tā. Jā, jo datoros jāpild ir, bet tikai matemātika bija uz lapām. Tas arī varbūt kaut ko maina, es nezinu. Nu varbūt. Gan jau kā latviešu valoda vai kur vēl arī gan jau uz lapām ir visticamāk. Jā, ja man šķiet, tad tā kā izlabo novadu ietvaros un tad paņem labāko no novada. Tā jau datorā viss uzreiz vienā sistēmā ir. Nu jā. Es vienkārši tā iedomājos, jo es biju redzējis, ka citur ir pirmā vieta ir uz valsts olimpiādu, tā kā uzaicināts, bet citur pirmā vieta nav. Es tā domāju, tā kā, kāpēc tā. Bet, jā. Tev pašam patīk piedalīties? Jā, man arī ir jau arī tāds azarts, ja dabū kādu labu vietu vai un arī apbalvo ar kādu atzīmi. Un man šķiet, gada beigās arī no skolas būs kaut kāda, es nezinu, vai naudas balva, bet kaut kas būs. Cerēt var. Kaut kāda balviņa jau noteikti būs. Papildus punkti, tas man liekas tā forši. Jā, tie papildus punkti ir gan visās mācībās pie kontrolu darba klāta vai kāda viena atzīme labi ieliek. Jā. Tā kā ir vērts piedalīties. Bet tu tajās olimpiādēs tu tikai vienkārši ej uz visām, vai tev ir kaut kāds dažs, kur tu ej, vai izklausās, ka brūti dažs, kur tu neej? Vai arī uz visām tu ej? Tās, uz kurām man piedāvāja, uz tām es arī aizgāju. Tā kā man patīk pārbaudīt, ko es zinu, ko es nezinu. Jo tas tā interesanti. Piemēram, geogrāfijā man piedāvāja skolotājs. Es domāju, labi, es aiziešu. Tā kā nekas slikts jau nebūs, ja es aiziešu. Un es jau necerēju, ka es dabūšu pirmo vietu. Es arī domāju, ka 50% dabūt, tas nav tā kā diezko labi, bet izrādās, ka tas bija pietiekami labi. Jā. Tā jau ir, tu jau neko nezaudēji, ka tu aizēji, kaut vai tikai nav nekas, kaut vai nav labi rezultāti. Labi, tas nav tavs gadījums, bet tāpatās. Jā, varbūt kavētas stundas ir, bet viss attaisnots, tas jau, cik tu pats varbūt iekavē. Ja tu nevari tā atļauties kavēt, es nezinu, jāizdomā, kas ir vērtīgāks. Jā, tieši tā. Bet ja var tā pakavēt, tad tās olimpiādas var tā, man liekas, ļoti liederīgi aiziet kaut kādas grūtākas uzdevumus jaunā situācijā, varbūt kas nav mācīts un kaut ko tādu.
Nē, kaut kas interesants, kaut kas jauns. Tātad mēs turpinām ar ātriem jautājumiem. Rihard, kas būtu 3 vārdi, kas tevi vislabāk raksturo? Varbūt ne visi ir īpašības, varbūt kāds tāds parasts vārds, lietvārds. Es teiktu, mērķi. Varbūt tur kaut kāds pamatojums tam. Mērķi. Es cenšos sasniegt savus mērķus. Es tā kā uzstādu, ko es gribētu tā kā sasniegt vai piedzīvot. Tu esi tāds tā kā mērķtiecīgs, tā teikt. Tā varētu teikt, jā. Jā. Es cenšos būt. Es varētu arī teikt, tā, latviski, nebūtu, bet chill. Mierīgs. Mierīgs. Bet mierīgs nav tas pats, kas chill. Jā, tuvākais. Tā kā es cenšos neuztraukties par lietām, kas man ir īpaši, kas man neskar. Tā nav man darīšana. Un trešais vārds, kā es varētu raksturot sev, ir es esmu jauks. Es esmu jauks. Tas jauks. Tas ir ļoti labi, jo mums Tas vajag ir vairāk pozitīvismu, man liekas, pasaulē. Daudz nemaz nav tik pozitīvi. Jā, es no malas arī pamanīju, ka tu esi jauks. Bet kas bija tie 3 vārdi? Mērķtiecīgs, Mērķtiecīgs. jauks Mērķi. Chill. Mērķtiecīgs. Jā, labi. Es domāju, ka bija tikai 2. Nē. Ups. Mērķis, chill un jauks. Tieši tā. Tas labi. Jūs vairojat pozitīvismu pasaulē. Cenšos ļoti. Es mēģinu, es nezinu, vai man sanāk. Man liekas, dažreiz nē, bet es nezinu, kaut kā mēģinu pie tā piestrādāt. Es dažreiz aizmirstu, bet es mēģinu, jā. Nē, Sanāk. Varbūt ne tieši, bet doma ir. Doma pareizajā virzienā. Es uzskatu, ka sanāk. Izņemot pēc treniņiem, to bišķi nesanāk. Nu labi, Bet savādāk tas ir sanāk, cits savādāk stāsts. sanāk. Tas ir cits stāsts. Tas liktenīgais jautājums, ja tu varētu vakariņot jebkuru slavenu cilvēku, kurš tas būtu? Es vakariņot ar LeBron Jamesu. Tas man sagādāt milzīgu prieku. Kāpēc tieši ar viņu? Tāpēc, jo man viņš ļoti patīk. Viņš ir brīnišķīgs cilvēks. Viņš ir labākais basketbola spēlētājs. Jā, viņš ir basketbola spēlētājs. Vajadzēja sākt to. Viņš ir labākais, mans mīļākais. Tā kā Elks, varētu teikt, varbūt. Arī, ka viņš nespēlē basketbolu. Viņš ir tāds ģimenes cilvēks. Viņš palīdz citiem, ziedo naudu, atbalsta līdzjutējus. Un uz laukumu viņš vienkārši izcils. Tikai labāk. Tad tu gribētu, Nav nekas slikts par viņu. viņš ir tavs Elks. Tā kā tu no viņa iedvesmojies. Jā. Vai arī basketbolu iedvesmojies no viņa, tā teikt. Es esmu vairāk tā garā pozīcija. Tas centra spēlētājs. Viņš ir. Ja viņš gribētu, viņš varētu spēlēt jebkurā pozīcijā. bet viņš ir tāds, tā kā, nevis mazāk auguma, bet priekš NBA viņš ir tāds mazāk auguma. Viņš nav tas pats garākais vai pats īsākais. Viņš ir tas vidējais, 3. pozīcija, 4. pozīcija. Labi. Es jau zināju tavu atbildi, bet mums vajadzēja pajautāt. Papildus jautājums, ko jūs ēst vakariņās? Kas viņa mīļākais ēdiens? Vai? Cik labi tu viņu zini? Jā, pārbaud man. Es nezinu, kas būtu uz ēdienkartes. Iedomājieties, tev Lebrons ir uzaicinājis uz ļoti tādu smalku restorānu. Viņš gribētu tevīm vakariņot. Tu vari pasūtīt jebko, principā. Es nezinu, man būtu jādomā, ko es sūtītu. Smalkā restorāna nevajag jau arī tā kā... Pārēsties. Nē, es domāju, pieviltu viņu, ka ja es paņemšu kaut ko tādu vienkāršu. Vienkārši. Jā, varbūt. Kaut ko tādu ekskluzīvu varbūt. Ko tu nesi mēģinājis, arī tā būtu tāda jauna iespēja.
Es gribētu pamēģināt vēžus ēst. Pēžus. Es neesmu ēdis. Jā, tie varētu būt labi. Es nezinu kā viņi garšoja, godīgi, man nav ne jausmas. Es esmu pagaršojis. Es nezinu, baigi lielais čakars, taisīt viņus izsvaļā un tā. Un tas ir tas pats, kas ar garnelēm. Nu, tikai Jā. garnels ir daudz Jā. vienkāršāk, bet, nu, jā. Jā. Bet, vēžus jau var arī pat kaut kur mājās taisīt, vienkārši noķer un izvār. Man Jā, māma bet taisa mājās visu laiku. Aizbrauc uz bet es- vilām. Jā, zilā. Nē, es domāju, ritīgi tos tā kā multinēs, tos sarkanos vēžus. Nu, jā. Es esmu ēdis tāds ritīgi, tāds maziņš. Es nezinu, vai tie ir vēži. Tādi maziņi, tāds garnels, bet viņiem ir radītās spīles. Jā. Un tu domā tos ritīgi, tā kā pupūs galvu. Jā, Es tos domāju, vilās milzīgos. tāda arī dzīvo. Vienkārši Jā. aizbrauc un noķer. Jā, Noteikti. Janīrs tik. Tieši tā. Tad, ja tu varētu ceļot laikā, uz kuru laikmetu vai, uz kuru laikmetu dotos? Man šķiet, es nedotos pārāk tālu atpakaļ. Es dotos uz kādiem 2000 gadiem, jo man tāds sajūta, ka tad bija pasaulē tāda liela rosība, pirms viss tika tā kā ekranizēts un ka telefoni pārņēma pasauli, jo tad jau bija tas, ka visa pasaule bija tā kā informēta par, kas notiek apkārt. Bet arī bija tā reāla tā dzīves sajūta, ka viss notiek dzīvē, nevis ka tikai redz pa telefonu vai ziņās. Tas tā kā jā. Es sapratu. Tā kā nepārāk tālu, bet arī pieredzēt to. Jā. Jā. Es pat tā neesmu iedomājies, gan jau dotos nedaudz atpakaļ, jā. Vai arī uz priekšu. Domās priekšu. Es domāju, es gribēju kādus 500 gadus uz priekšu. Un ko tu sagaidi 500 gadus uz priekšu? Ja godīgi, ka tad neviens nebūs. Ne jau, ka man nepatīk cilvēki, bet tas, ka vienkārši, man liekas, tādā ziņā viss varētu noiet uz leju un ka viss būs pārvākušies kaut kādā Marsu. Ļoti pozitīvi. Vai dzīvos tā? Es nezinu, vai viss būs ļoti moderns, tā kā vispār nevarēs pazīt nevienu pilsētu, vai arī te neviens nebūs. Tā kā es nevaru iedomāties. Bet tajā pašā brīdī es nedomāju, ka vajadzētu būt tik traki. Jā. Es nezinu, nav tik traki. Ja es varētu aiziet kaut kur un nākt atpakaļ, tad es gribētu iet uz priekšu. Bet, ja es nevarētu nākt atpakaļ, tad es labāk iet kaut kur, kur es zinātu, kā jau ir labāk. Tas būtu drošāk. Jā, tāpēc es domāju par tiem 20 gadiem atpakaļ. Apmēram. Jo uz priekšu, tas jau tā riskanti. Tu jau ej, nezinot, kas ir. Jā. Ja tu dotos 20 gadus atpakaļ, tu dotos uz LeBron spēli viņa jaunībā. Noteikti, es dotos. Bet tad tas būtu riskanti, jo tajā laikā jau visi bija tā kā ar nevis augstu, ar tādu lielām šaubām par LeBronu, vai viņš spēs tā kā piepildīt savējos tos tā kā expectations. Jā, bet tad tu vari pateikt, ka tu viņam ticēji, ka tu esi no nākotnes, ka tu zināji. Manuprāt, labi, viņš tā necēs, bet tu pateiksi viņam, ka tu būsi labākais spēlētājs. Viņš tev atcerēsies. Iedomājies, tagad pienāk atkal mūsdienas, un viņš tā, es atceros Rihardu. Jā, paņēmis, uzzvanīs man vecuma dienās, ka... Es esmu uz vakariņām. Jā, Uzsāks vēzi. Tad uz vēzi. vakariņām vēl varēs tikt. Tieši tā. Viss saistīts. 2-1. Es domāju, kāpēc nē. Tad, labi, es domāju, nākamais jautājums, vai arī, kur tu dotos, kurien? Es par to laiku nezinu. Es saku, ja es varētu aiziet, tagad pēc tam atpakaļ uz mūsdienām, es iet uz priekšu noteikti. Es gribētu redzēt, kā ir uz priekšu. Bet, ja es palieku tur, kur es aizēju, tad es iet kaut kur atpakaļ. Bet es nezinu, cik daudz. Gan jau kaut kur 2000 gadu sākums, bet jā, kaut kas tāds arī. Es nezinu. Es negribētu pārāk sen. Man būtu bail. Līdzīgs tās domas. Jā. Tas man liekas tā, es nekad nebiju domājis, es būtu devies vai ļoti tālu uz priekšu, vai ļoti tālu uz atpakaļ. Es negribētu ļoti tālu. Vai arī es gribētu pie dinozauriem, es ļoti gribu dinozaurus redzēt. Viņu rupuči jau ir, putni jau ir. Okay, bet es gribu dinozauru, reāli dinozauru. Radinieki jau ir, ko jūs tā. Un ko ar radinieki? Teorētiski, labi, es nestrīdēšos. Labi, mēs arī dinozauri. Nē, bet
Kādas superspējas tu vēlētos? Vienu superspēju, jeb kādu. Man šķiet, tā dzīvē noderīgākā būtu, kad tu zinātu, ka tev kaut kas sanāks. Vai ka tu varētu jau zināt. Pareģot nākotnē? Nē, nevis pareģot, bet ja tu kaut ko dari, tev vienkārši sanāks. Vienalga kā, bet tev vienkārši sanāks. Jebko tu dari, tad būs. Jā. Tā kā tu met bumbu grozā, tu zini, ka tu trāpīsi. Jā. 100% precizitāte. Varbūt tas jau tā. Vispārbaudas darbus desmitnieku. Man šķiet, varbūt 99 tā, ka 1% ka ritīgi nesanāk. Tas būtu interesanti, man šķiet. Jā, vispār jā. Ja nu tev tas 1% ir vairākas reizes pēc kārtas. Varbūtība ir maz, bet iespējamība ir. Tas bija divi. Padomājiet par šī padomājumu. Tā, superspējas. Kādu tu superspēju vēlētos? Es no vienas puses kādreiz gribēju lasīt cilvēku domas, bet maz, ka es nojūgtos. Bet tas būtu rītīgi interesanti. Bet es gribētu es gribētu lidot. Man liekas, sapnis ir lidot. Es vienkārši gribētu lidot. Tas būtu ļoti forši. Es arī domāju kaut ko par lidošanu, bet tad es iedomājos, ka vērtīgākais pasaulē ir laiks. Un ja tu vari kontrolēt laiku, tad tev ir pasaule. Padomā, šis būs dienas citāts. labi, tas ir kaut kas, jā, bet nē, bet tā kā tam pašam neapnikt, tu laiku varētu apakaļ laikā un vienkārši nemīlis, vienkārši laika. Nē, tā jā. Labi, tad es vienkārši paietu uz priekšu, tā kā viss ir beidzies. Vienkārši nomirtēju. Vai arī teleportēties, jo nokļūt tā kā no vietas uz vietu ātri, tas arī, man liekas, ir tā baigi izdevīgi. Es gribēju teikt teleportēties pirms lidot, bet lidot man gribās vairāk. Un tā kā es varu kaut vai 3 stundas lidot, bet ja es lidoju, es esmu laimīga. Man liekas, ka tur var vienā sekundē teleportēties. Izbaud to ceļojumu. To procesu. Tieši tā. Tas process, jā. Bet tad arī kā tev enerģija, vai tu tērēt enerģiju tāpat kā skrienot? Nē, reāli vienkārši tāds brīvs sajūta, ka vienkārši lido. Tu vari lidot visu dzīvi, tā kā kaut vai nekad nenolaisties. Tieši tā. Teorētiski, ka tev negribētos ēst. Tieši tā. Tad, labi, tad jā. Bet, manuprāt, tas būtu pārāk traki. Vajadzētu būt tā, ka nogurst tāpatās kā skrienot. Bet tā kā lēnā tempā tā lai ilgāk. Es jau nogurstu pēc 5 minūtēm, tas nebūtu labi. Labi, tad 10 minūtes varētu lidot uz mājām jau tad ir. Un ar kādu ātrumu lidots arī būtu? Ļoti ātri. No šī vecā kā tu var papeldēt. Papeldēt. Tā, atgriežamies pie, tā teikt, ātriem jautājumiem. Un tad vēl izstāst, ka pēdējais jautājums būtu, kāds ir tavs sapņu ceļojuma galamērķis, kur tu gribētu nokļūt, varbūt kaut ko redzēt, kaut ko tādu? Es ļoti vēlētos, es nezinu, varbūt par to nokļūšanu, bet es izbaudītu to ceļojumu. Es gribētu ar riteni vairākas valsts apceļot, varbūt izbraukt caur Eiropu, vai es nesen redzēju TikTokā, ka viens amerikānis no Amerikas līdz Dienvidamerikai ar riteni brauc cauri visam. Man tas likās ļoti interesanti. Un man šķiet, ja man būtu tāda liela apņēmība un ritīgs sapnis, tad es gan jau nākotnē arī kaut ko līdzīgu, varbūt mazākā distancē, varbūt pa Eiropu tikai. Bet tad tu gribētu apceļot daudz ko, visu redzēt, tā nav tāda viena specifiska vieta. Jā, tā kā ilgs, ar riteni braucot, tas būtu ilgs tas ceļš. Jā. Bet es domāju, tā nav tāda viena konkrēta valsts. Tāda konkrēta valsts man nav. Man šķiet, tas ir ļoti reāli kaut vai tagad aizceļot. Bet tā tiešām, kas būtu sapnis, tas ir tā bišķiņ grūtāk sasniedzams, man šķiet. Manuprāt, par riteni baigi nogurdinoši tas viss būtu. Tā, citi pabrauc kādas 2 nedēļas, un tad... Napnik tad. Jā, tā būtu jābrauc apakaļ. Zvanu mammai, braucam pakaļ. Manuprāt, tā mots būtu forši paceļot pa visu Eiropu. Vai arī mots. Tieši tas jau līdzīgi ritenē. Ja tad, zini, tu enerģiju, tu naudu tērē degvielā vienīgais, bet, tā savā, labi, braucot ar mots arī nogurs, bet, tajā pašā brīdī. Bet tad tur nevar ņemt sporta mods, tur jāņem tāds, ko ilgi nosēdēt. Jo es esmu dzirdējis, ka sporta mods tā ātri nogurst, kādu
pusstundu, stundu ilgākais var nosēdēt, pēc tam sāk apnikt. Tā kā arī viņiem mačiem forši tas, ka tu reāli jūti to gaisu un ka tu brauc uz tā un to reāli redzēt no ar kādiem logiem. Tā. Un to vispār redzēt apkārt arī skats. Nu, tas nav tas pats, kas mašīna, tas ir daudz savādāk. Jā, tu jau tagad brauc, vai ne? Es jau braucu, man motos nav, man ir tikai motorolers, bet tāpat tās ir ļoti forši. Iesākums. Tas ir sākums visam, un es domāju, nākotnē es noteikti, man būs motos. Tas ir mans sapnis tagad, tas ir mans lielais tālais sapnis. Man būs motos. Sapnis arī būtu aizceļot ar tā mocu? Jā, bet es tā vēlētos tā kā sporta moci, un tā kā viņi nebūtu reāli ceļot, bet tajā pašā laikā, ja brauc pa autobānu Vācijā, tu vari uz 300 braukt visu ceļu, tad tā kā tu jau ātri to ceļu pievarētu tādā ziņā. Un kāpēc gan nē? Jā, kāpēc? Tas vispār arī tas tāds varētu būt sapnis, kāpēc nē? Vienkārši apceļot, jā, visu. Nē, tas ir sapnis kaut kas tāds, grūtāk sasniedzams. Jā, nākotnē varbūt vairāk tā. Un kas tev būtu? Tāda varbūt vieta vai... Par vietas, nezinu. Es jau no bērnības gribēju ceļot uz Spāniju. Man tur patīk, bet es arī gribu apceļot uz kaut kur, man ļoti patīk. Un jā, to, ko teicu par to mociju, man arī no kādiem, es nezinu, cik gadiem, kādiem 8 varbūt, man sapnis ir mocis nopirkt. Drīz būs pēdējie metri, drīz būs. Un jā, tad es arī gribētu aizceļot. Es nākamgad plānoju uz Norvēģiju braukt ar moci. Bet jā, tā kaut kā. Tikai tiesa tuvākais, bet jā, nākotnē noteikti kaut kāda garāka ceļojuma. Vēl tikai tiesības jādabū. Jā. Jādabū atļauju no mammas. Jā, tieši tā. Kā domā uz Norvēģiju? Ar mocu tā kā uz prāmi? Jā, uz prāmi. Tad nokāpj. Jā. Zviedrijā, man liekas, un tad uz Norvēģiju ar moci. Var arī caur Somiju braukt. Jā. Bet tas ir baigārs ceļš, un tur augšā ir baigās sniegi, un tur ar mocu nevarētu pabraukt īsti. Tas nebūtu optimāli. Ja grib, tad viss var. Jā, tur būtu jāizdomā vairāk. Bet, es vienkārši uz darbu. Es šogad uz Norvēģiju ir lidmašīna. Tad nākošais gads es gribētu ar moci. Un, jā, būtu jāskatās. Bet es gribētu to tā kā. Tāpat es jātiek līdz tam darbam. Tad var uztaisīt to pa ceļojumu pie reizes. Jā, vēl pa vidam izbraukt varbūt ātrāk un atrast kādas jau pirms brauc kādas vietas, ko apskatīt. Man liekas, tā forši. Noteikti. Vēl ziemeļblāzums bieži redzams. Jā, es tās nevaru sagaidīt. Tas būtu vispār ļoti forši. Tas būtu jaudīgi. Un tad, jā. Jautājumi it kā mums ir beigušies, bet mums ir vēl, varbūt ne ātrie jautājumi, bet vienkārši jautājumi. Jā, es gribēju pajautāt, kā ir būt dvīnim, jo tev ir dvīņu brālis Edvards. Jā, Edvards arī mācās ģimnāzijā. Es eju 10. A, viņš ir 10. C. Un tas ir tā kā parasts brālis. Vai, ja jums ir māsa, tad māsa. Jā. Vienkārši jūs izskatāties līdzīgi. Kaut gan tagad vairāk man tā neliekas, jūs neizties līdzīgi. Bet sākumā, kad jūs tikko bijat atnākuši uz ģimnāziju, tad man gan jūs lika, es nevarēju atšķirt, kurš ir kurš. Nopietni? Jā, es nezinu, man vienmēr visi diviņi liekas, kā, ja tiešām ir līdzīgi, tā kā pasaka, ka viņi ir diviņas pastos, jā, viņi ir līdzīgi. Bet tad paiet varbūt kādu nedēļu jau tā kā viņi vairāk neizstāsta nemaz tik līdzīgi. Es saprotu, kuram ir atšķirības. Man šeit tev drīzāk ir tas psiholoģiskais iespējas, ka, ja ir divi, tad jābūt līdzīgiem. Jo man šķiet, mēs vispār nav līdzīgi. Jā, vai ne? Es par to pašu mācu, ka viņi vispār nav līdzīgi. Jā, bet man sākumā kaut kā tā likās. Es uzreiz, arī jā, varbūt man tā vienkārši likās, ka ir jābūt, un es sev piespēju domāt, ka jūs esat līdzīgi. Jā. Ja man tā kā draudzene gāja tev vienā klasē, viņa teica, ka Edvardam ir diviņu brālis, un man bija tāds ko, un tad jūs kaut kad gājāt, man bija tāds, tas ir diviņu brālis. Jūs ļoti viegli atšķirt, man liekas. Nē, tagad jau jā. Pirmo reizi redzam. Viņi ir diezgan atšķirīgi. Labi, daži ir līdzīgi, bet viņi ir diezgan atšķirīgi, man liekas. Vēl trakāk būtu identiskie brāļi. Tad es domāju, nē, tas ir dīvaini, man šķiet. Tas nē, bet tu vari viens iet uz skolu, otrs nē. Vai vienam vai kaut kur aiziet. Nē, abiem diviem jau jābūt skolā. Tas jau tā nestrādā. Nē, bet ja tu dzīvo kā viens cilvēks. Tas jau ir divi cilvēki, kas dzīvo vienu dzīvi. Tas būtu interesanti. Tas būtu tiešām. Nē, bet būtu divreiz ilgāk laiks. Tu vari vienā laikā darīt divas lietas. Tas ir tik forši. Nē, jā. Es saku, tas ir interesanti.
Tā, bet tajā pašā brīdī būtu tā dīvaini. Es nesaprotu, tā kā. Ko jums mamma domāt? Mammai nav jāzina. Mamma domā, ka jūs apgūstat skolu. Patiesībā nē. Jā. Nu, Tā, bet tikai, labi, ok, jums ir tikai savādāks dzīves, to es saprotu, bet tikai, es nezinu, jums, piemēram, jūs laiku pastendē bijāt kopā, mācījāties un tā, tikai, es nezinu, tagad nav tikai tāda viena no pirmajām reizēm, ka jūs tikai atsevišķi tā, jo parasti viņi bieži tikai ļoti kopā visu laiku. Jā, iepriekš mēs gājām vienā klasē, tagad mēs katrs savā klasē ejam. Man šķiet, tas jau nekas tāds īsti nav. Jo iepriekš arī nebija tā, ka es baigu uz viņu dzīvot, vai viņš uz mani. Tagad ir vienkārši, es neteiktu lielāka brīvība, bet ir tā kā, tas, ka nav varbūt jāuztraucās viņam vietā par dažām lietām, ka viņš pats par sevi domā. Jā. Tas varbūt vienkārši jūs neredzat tik bieži tā kā blakām varbūt tagad tā ikdienā. Jā. Ja jūs tad mācījās klasē, tad jau visu laiku bija tā kā blakām, bet tagad vairāk nē, varbūt tas atšķirās. Tas jau arī tā kā, ja tu vienkārši ar labu draugu iet vienā klasē, un tad jums būtu citās. Jā. Tas gan, jā. Bet, tu ar viņas tā kā ļoti tu, un tad, ja tu visu laiku esi ar viņu, tad tu tā kā arī domā par viņu tādā ziņā. Jā, es saku, tas jau tu arī par draugiem domā, ja tu esi ar viņiem kopā. Jā, tad bet tas ir tā kā labākais draugs, bet vēl foršāk, jo viņš tev brālis. Jā, vēl foršākā mājās arī nevar tikt prom no viņa. Sleepover katru nakti, kur vēl labāk. Bet bet tikai jūs esat viņi, nav tā, ka cilvēki jūs tikai sasien kopā, bez mazliet tā kā tu atnāc un tāds, kur Edvards ir un kaut kas tāds. Tā ir. Tā bieži ir. Arī basketbolā mēs jau kopā ejam, kopā trenējamies. Tad visu laiku ir tā, ka ir dīvaini iet vienam pašam uz treniņu, jo tad uzreiz tā kā treneri jautā, kur tad brālis? Tad jāsaka vai slims vai kaut kas. Jo, ja gaida vienu, tad ap divus. Tā kā cer, ka būs ap divu. Jā. Es esmu redzējis, ka viņiem bieži vien viņi saka to pašu lietu vienā laikā. Jums tā ir bijis? Vai kaut kas tāds? Mums tā ir bijis. Es nezinu, kāpēc tā ir. Varbūt tāpēc, ka vienkārši tā kā uzaug līdzīgi ar tā kā līdzīgiem apstākļiem un iespējām. Līdzīga domāšana varbūt. Jā, tas arī tā kā to domāšanu tādu līdzīgu padara. Jo man šķiet, ja tu ar brāli vai māsu, varbūt ne dviņu brāli vai māsu, tā kā vienkārši tu jau arī kopā audz, kopā attīsties, tā jau tā domāšana līdzīga diezgan ir. Tas ir, es domāju, ja tāda baigā atšķirība nav, bet ja, tā kā piemēram tev ir, jūs esat viņi vai ne, jūs esat auguši tā kā vienā laikā reizē visu laiku, bet ja tur ir atšķirība, tad tā kā tas neveidojās, bet tā interesanti, tas nav varbūt tā kā, es nezinu, vai tas ir tāpēc, ka uzaug, vai tas vienkārši ir kaut kā psiholoģisks. Ir kaut kāds tā dviņu telepātija. Wow. Jā, gan jau. Tu jūti, ko viņš jūt, kad viņš te nav. Jā, protams, tieši tā. Jā. Es domāju, mums tā vairāk nav pa ko. Mums tā iet uz beigām. Vienīgais vēl ir, tu atnāc uz ģimnāziju tikai šogad. Un tu varētu salīdzināt, varbūt to savu pieredzi, kā tev patīk pagaidām ģimnāzija. Ar veco skolu salīdzināt? Tu vari vai salīdzināt, vai tu vari vienkārši pateikt tā subjektīvi savas domas par ģimnāziju? Man patīk. Man patīk, ka te ir tā kā vairāk cilvēku, tādi dažādāk, ar ko komunicēt vai darīt lietas. Tagad arī vecajā skolā es nekad nebūtu podkastā, bet ģimnāzijā ir tās iespējas. Te arī nesen jau viss ir atjaunots un viss ir moderns un tā kā vairāk iespējas. Jā, un ir daudz vairāk iespējas ar visiem pēcskolas pulciņiem, un kad ir tās ķīmijas un fizikas skolas, tas vienkārši sniedz gan tagadējās, gan nākotnes iespējas. Un kā tev skolotāji? Skolotāji. Un varbūt klases biedri, es nezinu citi. Tā, kopumā. Man apmierina. Es saku, arī ja man nebūtu
man klasē man šķiet ir paveicies, man patīk savu klasi, bet arī, ja nebūtu paveicies, man šķiet tas nebūtu tik traki, jo nav jau skolā tikai manajā klasē, ir jau vēl 2 desmitās un vispārējā vidusskola, kur es varētu meklēt vai veidot draugus. Nu jā, un vēl kādu pazīstam no basketbola. Vai... Jā, ir no basketbola vai no vecās skolas kaut vai arī, jā. kas ātrāk pabeiguši vai tā. Tā nav tik traki kopumā. Nav tik traki. Kā bija atnākt, tā pirmā diena nebija tāds uztraukums. Bija tāds uztraukums, tomēr jau bija pilnīgi viss bija svešs. Es jau nebiju draugos ar nevienu. Vienīgais, skolotājs arī laipns, klasbiedri draudzīgi. Un tā jau viss forši. Atmosfēra arī laba. Nekad nav tā varbūt bēdīgi vai kaut kā uzspiež, jo šogad man ir tā, ka man jau pilnīgi tā kā gribētos iet uz skolu. Varbūt nebaigi sēdēt mācīties, bet vienkārši tā kā pavadīt laiku skolā liekas tā. Dēļ tiem cilvēkiem, jā. Dēļ tiem cilvēkiem tieši man šķiet. Jā, es arī tā jūtos kaut kā, man kādreiz bija tā, ka galīgi ne par ko. Es, protams, gāju, jo nebija izvēles, bet tagad arī kaut kā man tā domāšana savādāk, jo es zinu, ka 10. Vidusskola nav obligāta. Es esmu principā šeit pēc savas izvēles. Un es nezinu, kaut kā foršāk ir interesantāk, man patīk vairāk nekā pamatskola. Man arī tāpat ir tāda brīvprātīga jau vairāk. Jā, tāda vairāk pieaugušo dzīve. Ir pieaugušo dzīve. Cik, bet jā. Tā. Man liekas ļoti forši, ka skola tagad dod tādu labu atmosfēru un ka arī labi cilvēku un tā. Un jā, ka cilvēki ir atsauksmes. Jā, tie, kas te ir, ka tie ir apmierināti ar šo visu, kas viņiem ir apkārt, to vidi. Jūs abi jau agrāk no ģimnāzijas? Jā, es arī te no 1. klases. Es no 3. klases. Jā. Es nezinu, es teicu, pārvācos no... Es stāstīju. Es zinu. No Lielpilsētas. Jā, no Lielpilsētas Rīga. Un tā es no 3. jā. Bet arī 1. 2. klases tā kā nebijuši godīgi manā atmiņā. Es baigi neko neatceros no 1. klasēm. Jā. Es no vecās skolas jau arī sāku aizmirst, kā tur bija vai kā tur nebija. Vienkārši... Jā. Tagad jādzīvo, tagad ne. Tā atmiņa ir no 5. klases, varbūt sākot 5. 6. Jā. Man atmiņas no pašas bērnības. Es atceros, ka skola vēl nebija izremontēta. Bija visādi zaļas sienas, un tur vēl bija kaut kāds ekstra sienas, kas tagad nav vairs. Un, jā, bija tā interesanti. Bet, tā kā gadiem ejot, tas saplūdz kopā. Nav tāda atsevišķa, bet, tad vēl bija tas Covid laiks. Mūsu klasē bija bibliotēkā kaut kādas stundas arī. Tā kā ir tās kaut kādas fāzes bijušas, bet tā viss vienkārši saplūdz kopā pārsvarā. Jā. Tā. Vajag labi. Jā, tas arī... Plus man, ka man nebija jādzīvo, kamēr remontēju un jābrauc, uz kurien jums bija jābrauc mācīties? Mums bija tāls kristīgajā skolā. Stundas? Mums tur bija principā viss dienas. Tur bija visa skola bija samētāta pa visurien, pa visiem talsēm. Un tad viņiem pašiem, es nesapratu, vai mūs izmet no tās skolas, vai arī tur pašiem viņiem vajadzēja telpas. Un tad mums notika mākslas skolā vispār. Bet bija interesanti, jo tad bija Covid, un pusklase gāja uz skolu, pusklase palika mājās. Nākamajā dienā tā pirmā grupa palika mājās, no otra daļa no klases gāja uz skolu. Tāpēc, ka bija distancēšanās. Man visu laiku bija attālināti vienkārši. Jā, bet tajā brīdī varēja atsākt uz to skolu iet. Tāpēc pusklase varēja, pusklase nē, lai nav pārāk daudz. Bet bija arī brīži, kad bija attālināts. Jā, attālināt bija ilgi. Bet, es tā atceros vēl. Interesanti. Un tādas lietiņas. Jā, tā kaut kā. Es domāju, ka mums jābeidz viss šitas. Vairāk man nav ko tev jautāt, un viss man ir skaidrs tagad. Jā, es gribu pateikt lielu paldies, ka tu atnāci. Pirmais viesis. Jā, mēs tev iemūžināsim. Kā pirmo viesi. Rāmi uz sienas, lūdzu. Jā, labi. Nākamais redzēs bildi sevīm. Jā, paldies, ka uzņēmāt mani. Protams, nav par ko vienmēr laipni. Jā, prieks parunāties. Tā. Jā, man tiešām patika. Jā, man arī.
Tas, Jā, tas galvenais. varbūt, ja 12. klasē turpināsies vēl šis un sanāks labi, varbūt tu vari nākt kā pēdējais viesis arī. Wow. Labi ideja. Atgriešanās. Pagrieziens tāds. Jā. Un Jāturpina kaut kas. Uz āķi jātur. Zin kā? noteikti. Jā. Labi, tad Labi. mēs sakam paldies. Jā, paldies tev, Rihard. Paldies jums. Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Atā. Čau! Čau, čau.